Čau, mans vārds ir Diana, un šodien es jums pastāstīšu par Asus X54H portatīvo datoru. Ierīces korpus ir veidots no melnas matētas plastmasas, kas samazina pirkstu nospiedumu un citu netīrumu redzamību. Daļa no korpusa detaļām ir veidotas ar reliefu, kas nodrošina to, ka arī sīki skrāpējumi nebūs tik labi redzami. Dators aprīkots ar 15,6 colu displeju, kuram ir glancēts pārklājums. Lai arī šāds pārklājums vairāk izceļ pirkstu nospiedumus, kā arī atspīdumus, tajā pašā laikā tiek nodrošināts košāks un asāks attēls, salīdzinājumā ar matētajiem displejiem. Izšķirtspēja ir ierastie 1366 vai 768 pikseli. Ierīce ir portatīvajiem datoriem visnotaļ neierasta tastatūra. Tā ir nedaudz augstāka kā pierasts, taču pārsteidzoši ērta. Pie klaviatūras iespējams pierast acu mirklī. Uz taustiņiem uzdrukātie simboli ir lieli un skaidri saredzami. Kā jau lielai daļai 15,6 colu portatīvo datoru ierasts, arī šim ir ciparu taustiņu bloks, kuram noteikti dos priekšroku tie cilvēki, kam ikdienas darbos bieži iznāk strādāt ar skaitļiem. Zem klaviatūras nelielā padziļinājumā novietots skarienjūtīgais paliknis, kurš ikdienas darbos bez jebkādām problēmām aizvieto speli. Tiek atbalstīts populārās un ērtās multitouch funkcijas, kā piemēram ritināšana vai mērogmaiņa ar 2 pirkstiem. Apkārt skarienjūtīgajam paliknim ir aizskula tehnoloģijā veidotais palmarists jeb plaukta paliknis. Šī tehnoloģija nodrošina to, ka pie lielas noslodzes palikņa virsma būs patīkami vēsa. No pieslēgvietu klāsta šis dators ir aprīkots ar visām nepieciešamākajām HDMI, vienu USB 2.0, vienu USB 3.0, tīkla kabeļa, kā arī VGA. Ierīces priekšpusē novietots audio pieslēgvietas un atmiņu karšu lasītājs. Tehnisko parametru ziņā dators ir īpašs ar to, ka, lai arī pieejams par diezgan patīkamu cenu 329 latiem, tas būs perfekts arī mājas lietotājiem, kurš laiku pa laikam vēlas uzspēlēt kādu datorspēli. Intel Core i3 centrālais procesors, 4 GB operatīvā atmiņa un AMD Radeon HD 6410M grafiskā karte spēj darbināt, piemēram, Call of Duty Modern Warfare 3 ar minimums 45 līdz 50 kadriem sekundē, pat saspringtākajos spēles brīžos. Arī Windows iebūvētais sistēmas veiktspējas tests šo Asus lolojumu novērtēs diezgan pieklājīgi. Centrālais procesors, kā arī grafiskā karte, gaming izpildījumā ieguvis 6,2 balvas no maksimums 7,9. Ierīces cietā diska ietilpība nebūtu nav no tām mazākajām – 640 GB. Kas pietiks daudz spēlēm, filmām, attēliem un citiem failiem. Dators tiek tirgots bez operētāja sistēmas. Līdz ar to varēs izvēlēties, kādu instalēt un nebūs jāpārmaksā, iespējams par tev nevajadzīgu programmatūru. Šodien apskatītais Asus X54H būs lieliski izvēle tiem, kas vēlas portatīvo datoru, kurš vajadzības gadījumā noderēs izklaidei. Kā augsts izšķirtspējas video baudīšanai un pieslēgšanai pie lielā ekrāna pateicoties HDMI izēja, kā arī laiku pa laikam būs iespējams uzspēlēt datorspēles. Kā jau minējām, Asus X54H ir pieejams par 329 latiem.